Čau, visi mans mīļās meitenes manā YouTube kanālā. Jaunajā gadā es esmu ļoti priecīga atkal jums runāties. Es jūs visas samīļoju un sabučoju un novēlu jums tiešām, lai visi sapņi piepildās šajā gadā, visas ieceres, lai piepildās, lai izdodās izturēt visas apņemšanās, ko jūs esat vēlējušās šajā jaunajā gadā izdarīt. Novēlu arī, protams, palikt pozitīvām, pārliecinātām, atcerieties, ka jūs esat visskaistākās, visīpašākās, un man vienmēr ir ļoti liels prieks ar jums runāties un tikties šeit YouTube'ā. Vēlreiz milzīgs paldies katrai, kur seko manam kanālam, kur skatās manas video. Man ir arī ļoti liels stimuls un daudz dažādas idejas jaunā gadā tieši saistībā ar YouTube. Bet šoreiz nerunāsim par to, bet šeit man ir, es ilgi nevilkšu garumā, kas šeit man ir, tukšie trauciņi. Ir sakrājušies ļoti daudz, un man nebija nemaz ilgi jādomā, ko lai es jums šodien parādu. Vēl ļoti interesants fakts ir tas, ka šajā mēnesī manam dēliņam bērnu dārzā ir tā kā lielveikalu mēnesis, un viņi nes dažādus tukšos iepakojumus, un es biju ļoti laimīga, kad audzinātāji pateica, ka tēma ir kosmētika, tukšās buņģiņas, skārbiņas, šampūni, krēmi, un es biju tik laimīga, jo es zināju, ka man mājās stāv tas lielais maiss, kur es varēšu atdot, un bērni varēs spēlēties, bet vispirms es, protams, padalos ar jums. Ja tev interesē šis video, tad turpini skatīties. Pirmais produkts, ar ko es sākušu, ir Genesis firmas saldūdens dūņas. Par šīm dūņām es runāju jau vairāk kārtīgi savā pirmajā Sunnery box kastītes atvēršanas video, kur es iepazinos ar Genesis firmu. Dūņas ir paredzētas lietot gan kā sejas masku, gan kā matu masku. Es vairāk viņas lietoju uz sejas. Man ļoti patika superīgākā maska īstenībā, kādu es esmu lietojusi. Sejasāda palika starojoša, gluda, mirdzoša, poras tika attīrītas, ļoti laba maska. Noteikti es varu ieteikt masku meitenēm, kurām ir taukaina āda. Der arī pārējiem sejasādas tipiem, bet īpaši, ja tu vēlies dziļi attīrīt savu sejasādu, brīnišķīgs līdzeklis. Iegādājieties, pārliecinieties tiešām pašas par šī produkta efektivitāti, un es noteikti viņas iegādāšos vēl. Nākamā ir tuša no Oriflame. The One Wonderlash tuša 5:1, brīnišķīga tuša. Es neko īstenībā labāku par šo tušu neesmu atradusi. Tā ir attiecīgi priekš tās cenas, cik tā maksā, 7–8 eiro. Tā ir vienkārši perfekta. Tā pagarina skropstas, atdala, neveidojas kunkulīši, tie, kas tā kā birsta vai saveļās, bieži vien krāsojot skropstas. Tās tiek pagarinātas, noturība ir visdienas garumā, nekārina acis. Tiešām brīnišķīgākā tuša, kādu es esmu lietojusi. Es esmu to ieteikusi visām savām draudzenēm. Un arī atsauksmes ir vislabākās no meitenēm, kas ir lietojuši šo tušu. Tā kā es noteikti iesaku jums pamēģināt, un Oriflame šis ir tiešām viens no labākajiem produktiem. Tad nākamais produkts no Oriflame ir šis te konsīlers, arī no The One sērijas. Gaismas atstarojošs konsīlers, viens no maniem mīļākajiem konsīleriem. Es iesaku arī meitenēm ikdienas lietošanai perfekts konsīlers, nomaskē tumšos lokus, izgaismo ādu, ļoti labi klājas, mans mīļākais produkts. Nākamais produkts ir Bio2You maska ādai zem acīm. Tā ir pretnovecošanās maska acīm ar hialuronu skābi un kolagēnu. Arī superīgākais produkts, kur es varu ieteikt, ja ir jābūt uz strīpas, teiksim, pēc garas nakts vai ballītes, vai iespējams tu pa naktīm strādā un nākamā dienā tev ir jāizskatās perfekti. Šī maska noteikti sniegs izcils rezultātus. Āda ir izlīdzinātāka, krunciņas mazāk redzams, tumšie loki mazāk redzami, ādas staro, mirdz, tiešām efekts ir tūlītējs. Iegādāties tās var drogās, ļoti bieži ir atlaides šīm maskām drogās. Ļoti forši, protams, ir tas, ka tām nav parabēni klāt un visādas sliktās vielas. Bio2You, jā, šis ir arī viens no labākajiem produktiem. Tad nākamā ir zobu pasta.
Blanc White Shock. Šī ir mana mīļākā zobu pasta. Arī noteikti iegādāšos to vēl un vēl. Šeit redziet, es esmu pārgriezus, es vienmēr mīlu zobpastas iztērēt maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Tādēļ es vienmēr šīs tūbiņas pārgriežu un izkasu visu līdz pēdējiem. Zoba pasta ir tādā zilā krāsā. Ja jūs neesat lietojuši tādu zila intensīvu, balināšana notiek saistībā ar dienas gaismu. Ikreiz, kad jūs pasmaidāt, zobi tiek balināti, ir zobpastas arī vēl šīs pašas White Shock, kurām līdzi nāk tā LED gaisma, kuru var arī lietot tieši tīrīšanas laikā. Efekts man ļoti patīk, manus zobus, manuprāt, tā ļoti veiksmīgi balina. Es rezultātus tiešām jūtu. Varu ieteikt pamēģināt, ja jūs meklējat kaut ko ļoti labu tieši zobu balināšanai. Tā ir nedaudz dārgāka, kā parasti zobu pastas maksā apmēram kādi 7 eiro, bet rezultāti tiešām ir redzami un šī Blanca zobu pasta ir man vismīļākā. Nākamā ir antioksidantu maska no Dzintara. Matu maska. Šo masku atsūtīja man pats Dzintars. Viņi uzrakstīja man, uzmeklēja mani, vai es nevēlos ar viņiem sadarboties un pastāstīt savus sajūtas un atsauksmes par viņu produktiem. Protams, es tam piekritu. Un produkts, ko viņi man atsūtīja, bija šī antioksidantu maska. Matu maska ir barojoša matu maska ar keratīnu. Manas atsauksmes. Pirmais, kas man īsti nepatīk, ir aromāts. Šis spēcīgais tējas koku aromāts noteikti nav mans mīļākais. Tas ir manam degunam par spēcīgu. Viens bija patīkami pārsteigt, ka matu maska man tiešām palīdzēja brīdī, kad man bija savēlušies mati. Noteikti arī meitenes, kurām ir pagari mati, zina, kā tas ir ziemas laikā. Tīpaši mati vienkārši sāk vēlties pret džemperi, kad tie rīvējās vai mēteli apakšā veidojas tiešām tādi kā matu savēlumi. Un es biju ļoti noraizējusies par to, kā es tos matus izķemmēšu, jo, protams, plēst nav ieteicams un kur nu vēl mitrus matus. Ar matu šampunu un kondicionieru toreiz es netiku galā, un tad man tieši bija atsūtīta šī maska, un es domāju, es pamēģināšu Dzintara masku. Un tiešām matu šīs pinkas savēlumi momentāli tika atraisīti, mats bija viegli izķemmēt un izmazgāt, un viss bija ļoti labi. Tāpēc, ja tevi mati mēdz vēlties, es noteikti iesaku šo masku kā līdzekli, kas palīdz pret matu savēlšanos. Vēl par masku runājot, man noteikti prasītos lielāks iepakojums. Maskai ir 150 ml, bet, manuprāt, priekš maskas tas ir par maz, īpaši ir gari mati un masku lieto bieži. Man viņi diezgan ātri beidzās. Matu maska ir paredzēta ikdienas lietošanai. Protams, rezultāti nav nekādi tur mega spīdīgie mati vai mega gludie. Īstenībā man pašai no dabas ir taisni mati un man nav tāds adekvāts varbūt redzējums par šo masku, kā tā, piemēram, darbojas uz sausiem, īpaši sausiem matiem vai varbūt īpaši lokāļiem, kā tās savalda matus. Tādēļ manas atsauksmes varbūt nav līdz galam 100% precīzes par šo masku. Kopumā tā man apmierināja, bet otrais vai es viņu nopirktu, laikam, ka nē. Nākamais produktiņš ir šāds te pretsviedru rullītis, kuras esmu jau iegādājusies otru. Nopirku es to Rimi veikalā. Tas bija nedaudz dārgāks arī kā ierasts. Maksāja apmēram kaut kādu 11 eiro. Diezgan vispār padārgs viņš bija priekš rullīšu. Vai 7 eiro. Tagad es neatceros. Bet tam tilpums ir lielāks nekā ierasts ir rullīšiem tilpums, tādēļ to ir izdevīgi iegādāties. Un man uzrunā tas, ka tas ir ražots Zviedrijā. Zviedrijiem vispār mēdz būt dažādas labas lietas. Un īpaši, kas man uzrunā, es jums iesaku visiem viņu pasmaržot. Smarža tam ir vienkārši tāda, kas iedod pa smadzenēm, un tu nevari atteikties no tās smaržas. Tu paliec vienkārši atkarīgs no tās, jo sastāvs tam nav īpaši dabīgs, nav parabēnu, bet es atradu kaut kādas citas īpaši labas vielas, bet smarža mani ieveda nedaudz tādā kā atkarībā, es iegādājos otru.
Tādēļ, ja tu īpaši skaties uz sastāviem, tad noteikti nav dabiskākais sastāvs šim rullītim, bet smarža, pamēģini pasmaržot, un tad redzēs, vai tu varēsi atturēties no šīs smaržas vai nē. Vēl, kas man patika, protams, ir tas, ka šeit rakstīts ir "You are beautiful". Tas man arī tā uzrunāja, un es iegādājos to vēlreiz. Tā. Nākamais produkts ir Lumenes izgaismošais dienas krēms ar C vitamīnu un aizsargu filtru 15. Par to es runāju arī vienā no saviem video par sejasēdas kopšanu. Es esmu ļoti priecīga par šo krēmu. Man ļoti patika krēms. Tas brīnišķīgi aizsargāja, mitrināja, man taukaino ādu, nebija nekāda problēma. Izgaismoja perfekts līdzeklis zem tonālā krēma. Iesaku visām meitenēm pamēģināt. Tiešām ļoti labs produkts Lumenei. Super. Jā. Nākamais produkts ir John Frieda sausais šampūns. Kopumā sausiem šampūnam nebija nevainas, tas labi darīja savu darbu, pacēla pie saknēm matus, ko arī tas sola. Teiksim, ja man ir jāsalīdzina ar draugu klāstu, kas ir, teiksim, sajus šampūni, sausie, tad noteikti šo es varu ieteikt daudz labāk. Šis man daudz labāk patika, bet arī rezultāts nebija nekas tāds, lai es iegādātos to vēlreiz. Nākamais produktiņš ir mans arī, varētu teikt, favorīta produkts ir Maybelline Baby Lips lūpu balzāms. Es vienmēr izvēlos šo violeto tonīti. Man tas ļoti patīk, kā tas mitrina lūpas, baro lūpas. Man patīk, ka tas piedod vieglu spīdumu lūpām, vieglu toni. Noteikti iesaku meitenēm, kas sāk tikko krāsoties un grib kaut ko ikdienai tādu vieglu, maigu. Ļoti labs lūpu balzāms, ļoti skaists tons, es iztērēju visu, tiešām brīnišķīga smarža, viens arī no maniem favorītiem. Nākamā ir sejas maska no Siberikas firmas. Iegādājos Siberikas veikalā. Ļoti laba maska, bija diezgan padārga, apmēram pie 20 eiro. Man toreiz, kad es jautāju pēc maskām, man gribējās kaut ko vairāk tādu kā ādas tvirtumam, kas vairāk jau darbojas kā pretnovecošanās produkts. Maska ir jātur leduskapī, tas bija ļoti labi, vienmēr viņa bija vēsa, atvēsinoša, rezultāti arī man ļoti apmierināja, ļoti patika maska. Tā ir ar melnajiem ikriem, ļoti labs sastāvs, kvalitatīva, savai cenai atbilstoši, ļoti patīkams aromāts. Tā kā es noteikti masku arī varu ieteikt meitenēm pamēģināt. Nākamais produkts ir no Oriflame True Perfection acu krēms. Acu krēms man nepatika īsti tādēļ, ka tas nedarīja to, ko tas sola. Te šeit rakstīts, ka tas izgaismo āda pacim, ko es nesajūtu. Tādēļ man tas jau tāds liels mīnus bija tam. Parasts krēms, neko tādu ļoti īpaši es nesajūtu, tā kā otro reizi es noteikti to neiegādātos. Nākamais produktiņš ir atkal zobu pasta. Šo zobu pastu es jau rādīju jums, to es biju iegādājusies skaistuma kopšanas izstādē Baltic Beauty. Tādā kastītē tā nāca. Es esmu redzējusi šī zobpasta drogās. Zobpasta man ļoti patika, tā ļoti labi putoja, ļoti labi garšoja, tā brīnišķīgi uzturēja zobu dabisko baltumu. Man ļoti patika zobpasta un noteikti rekomendēju to iegādāties. Ļoti kvalitīvs un labs produkts, man tiešām patika. Nākamais līdzeklis ir White Shock Blanc mutes skalošanas līdzeklis. Ar mutes skalošanas līdzekļiem es tā īpaši neaizraujos, ikdienā nelītoju, bet es nolēmu pamēģināt šo. Īstenībā man patika, tas bija ļoti spēcīgi atsvaidzinoši, un tā tīrības sajūta mutē īstenībā pavadīja visu dienu. Viņu varēja tā just. Man patika, es nezinu, otrais es neesmu to iegādājusies, bet izmēģināšanai, ja, teiksim, jūs lietojat mutes skalošanas līdzekļus, noteikti es varu ieteikt pamēģināt. Nākamais ir kondicionieris. Man ir saglabājusies tikai kondicionieru pudeli, jo, manuprāt, no šī produkta sākot es sapratu, ka es gribu krāt tukšos trauciņus, tādēļ šampūns tika izmests un kondicionieru pudeli saglabājās. Šampūnas iegādājos veikalā Siberika. Tur bija ļoti
ļoti liela izvēle ar šī brenda šampūniem un kondicionieriem Natura S Tonika Bio More Energy, More Beauty. Ļoti skaists, jā, pudeles, skaists uzraksts. Šampūns bija ļoti labs priekš tās cenas, cik tas maksāja, manuprāt, kaut kādi 3 eiro. Bija visādiem matu tipiem, krāsotiem matiem, ļoti daudz tiešām skaistas krāsainas pudeles. Matu šampūns man apmierināja. Protams, otro reizi es noteikti to neiegādātos, bet priekš šīs cenas šampūns bija ļoti labs. Šis, starp citu, bija matu kuplumam. Tā kā man ir diezgan smalki mati, es vienmēr izvēlos visu, kas ir matu kuplumam. Protams, sastāvs šeit ir labs 97% dabīgās vielas, nav minerālēļas, nav parabēni. Ļoti labs produkts. Nākamā ir dušas želē, dušas krēms šādā lielā iepakojumā no sērijas Eko laboratorijas. Tagad gan nedaudz ir pamainījies viņiem logo, sauc Eko Lab. Šos dušas krēmus es esmu lietojis jau vairāk kārtīgi. Manuprāt, šis man jau ir kaut kāds 4. iepakojums, ko es esmu izlietojusi. Šoreiz esmu izvēlējusies ar ingveru. Tas ir tā kā dušas krēms kopā ar skrubi. Tā kā es esmu mamma, tad man ir arī svarīga katra minūte un katrs brīdis, ko es varu iekonomēt. Man ļoti patika, kad ir apvienojumā ar skrubi. Skrubis arī ir efektīvs, tas nav tāds maigs, tas tiešām efektīgi noņem ādas atmurušās šūnas. Tas tādēļ man īpaši patika, jā, kad nav jālieto atsevišķi skrubis, bet tas ir uzreiz iekšā dušas krēmā. Dušas krēmam ļoti patīkams, labs aromāts, labs sastāvs, dabīgs sastāvs. Tas, kas man patika, kad āda ļoti labi tiek mitrināta, barota, ļoti labi putoja. Noteikti meitenēm es varu ieteikt, izdevīgs tilpums, ļoti laba cena, manuprāt, arī bija ap 6 eiro. Tā kā Eko laba produkti tiešām ir ļoti labi un nopērkam Sibērikas veikalos. Tad nākamais produktiņš ir šis brīnišķīgais, kā sakrits ir īstenībā, kad visi produkti man ļoti patīk, ko es esmu lietojis, vajadzēja taisīt kaut kādu varbūt favorītu video. Nākamais produkts ir Fake Bake paštonējošais pušamais līdzeklis. Ļoti labs paštonējušais līdzeklis, mans mīļākais, tas dod ļoti skaistu iedegumu toni, ļoti dabīgu toni. Šo es pasūtīju no eBaya, Latvijā šos gan iegādāties nevar. Man šobrīd jau iet arī kāda 2. vai 3. pudelīte, ko es lietoju, ir ļoti arī labs sastāvs. Es nezinu, cik, protams, nekas jau dabīgs šeit nevar būt, bet salīdzinoši ar citiem produktiem, ko es esmu lasījusi, sastāvs tam ir tiešām labs, bez parabēniem. Tas neatstāja svītras, brīnišķīgi smaržo pēc, manuprāt, kaut kādiem tropu augļiem vai pēc kokosriekstiem. Kaut kas bija, jā, ļoti patīkami. Neatstāja nekādus pleķus, ļoti viegli klājas, ļoti skaists, kā jau es minēju, dabīgs tonis. Tiešām rekomendēju, ja jūs lietojat paštonējošos krēmus, pamēģināt šo produktu. Tas ir tiešām izcils un mans mīļākais. Nākamais produkts ir L'Oreal Extraordinary Facial Oil. Man ļoti patika šī eļļa. Tā bija paredzēta speciāli taukainai ādai. Tur vēl bija jūtīgai sausai ādai. Brīnišķīga eļļa. Es tās mīlu lietot parasti uz nakti. Tā brīnišķīgi mitrina ādu, neaizprosto poras. Taukainai ādai man ļoti patika. Noteikti iesaku pamēģināt. Ļoti skaisti smaržoja. Nedaudz tā kā pēc citrus augļiem, ļoti laba eļļa. Nākamais produkts ir Hugo Boss Nuit ķermeņa losjons. Man arī ir tādas pašas smaržas, ļoti skaistas smaržas. Man ļoti patika losjons, man ļoti patika tā konsistence. Es biju tiešām patīkami pārsteigta, cik tas brīnišķīgi mitrināja ādu, kā tas iesūcās un klājās uz ādas. Man ļoti patika. Protams, sastāvs tas nav no pašiem labākajiem, tas ir diezgan ķīmisks un neveselīgs, bet aromāta ziņā un ķermeņa krēma konsistences ziņā tas bija vienkārši perfekts.
ļoti, ļoti patika. Nākamais ir Keonas produkts. Tas ir līdzeklis, ko pūš pie saknēm, tā kā matu kuplumam. Efekts bija, bet tā kā ātri pazuda. Es nezinu, vai arī jums ir tā, ka mati tā kā pierod, un tad tu vairs neredzi to rezultātu. Produkts kopumā man patika, tas bija jāiesmidzina mitros matos, bet otrais laikam es to neiegādātos. Nākamais produktiņš arī ir no Keonas, šampūns matu mitrināšanai, ikdienas lietošanai. Ļoti labs šampūns, ļoti patika. Otrais, protams, es varbūt to neiegādātos. Tā kā es teicu, man mati no dabas ir taisni un arī diezgan spīdīgi, tā kā es nevaru būt tāds liels eksperts tieši par matu šampūniem. Kopumā man patika, protams, mati tika iztaisnot, mitrināti. Šampūnu es gan pati neiegādājos, to man atdeva māsa, bet jā, otrais es nezinu, vai es to iegādātos, laikam jau, ka nē. Vēl šeit man ir divas pudeles, šitā viena kaut kā bišķiņa sadeformējusies, šāds matu kondicionieris un matu šampūns. Es nezinu, vai jūs esat ievērojuši, šādi produkti ir veikalā Rimī, gan jau arī drogās. Man kaut kā uzrunāja šis vizuālais izskats un tilpums un cena. Matu šampūni bija kopumā labi. Es izvēlējos tā kā taisnojošu matu kondicionieru, matu šampūnu. Arī bija ļoti labs sastāvs, laba smarža. Interesanti bija tas, ka tas šampūns, viņš bija ļoti tāda konsistence šampūnam bija ļoti tāda bieza un tāda kā želēja, viņš pat bija tā interesanti. Es nevarētu teikt, jā, kad bija ļoti kaut kāda brīnumaina rezultāti, izlietoja, bet otrais arī noteikti es tos neiegādāšos. Tad vēl viens līdzeklītis, kas arī, man varētu teikt, patika, šādā kastītē nopērkams veikalā Drogas, bija arī matu kuplumam. Līdzeklis bija diezgan padārgs, ap 20 eiro šī te pudelīte. Man prasījās arī iepakojums nedaudz lielāks, ātri iztērējās. Princips bija tāds, ka tas ir jāiesmērē mitros matos, pie saknēm jāpatur, un tad matu struktūra mainās, matu tā kā piebriest, un efekts turās līdz pat 7 dienām. Vēl papildus to es lietoju arī ar tādu tā kā piesakņu pūšamo pie saknēm. Efekts bija, to es sajūtu noteikti, man patika. Arī brands ir Johns Frieda. Patika, kā mati tiek tiešām pacelt pie saknēm, bija jūtams kuplums. Varbūt nedaudz ar laiku, kā jau es teicu, mati atkal pierada, un tad atkal pēc kāda laika likās, kad rezultāti ir mazāk redzami, bet meitenēm noteikti, kam ir plāna mati, noteikti iesaku, pamēģiniet. Produkts bija labs. Nākamais produkts ir no branda Paula's Choice, brīnišķīgākais toniks, kādas esmu lietojusi. Diemžēl šo brandu nevar iegādāties Latvijā, tas ir jāpasūta no viņu mājaslapas. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga Karolainai, kura man iepazīstināja ar šiem produktiem. Paldies tev, es zinu, ka tu skaties šobrīd video. Ļoti labs toniks taukainai ādai, tas ļoti labi matēja ādu, attīrīja ādu, man ļoti, ļoti patika. Es domāju, noteikti iegādāšos to kādreiz vēl. Tam bija arī labs sastāvs, bez parabēniem. Tā kā brīnišķīgs toniks. Pēdējie produkti, kurus es gribu parādīt kopā, ir šie te ādas eksfolianti, kuri noņem atmurušās ādas šūnas, un tiem sastāvā ir skābes. Šis produkts satura AHA augļu skābes, tas ir nopērkams Siberikas veikalā, un produkti ar skābēm ir ļoti laba alternatīva meitenēm, kurām ir jūtīga vai sausa āda. Ja tu nedrīkst lietot abrazīvus skrubjus, abrazīvus līdzekļus, arī ja tev ir akne izteikti, lai šo te infekciju, teiksim, nepārvietotu pa seju ar abrazīviem līdzekļiem, lai netraumētu jau tā jūtīgo sejas ādu. Noteikti es iesaku lietot produktus, kuri ir bez šīm te abrazīvajām daļiņām. Tātad produkts ar AHA skābēm ir šis, kurš man ļoti patīk. Es noņemu atmirušās ādas šūnas maigā, delikātā veidā, bet efekts ir tikpat labs un pat, es teiktu, pat vēl labāks kā no skrubja.
Tas noņem atmušās ādas šūnas, kā jau es teicu, mitrina ādu, tonizē ādu, kļūst starojoša. Noteikti ieteicams ir meitenēm, kurām varbūt ir kādi pigmentu plankumi, tas nedaudz arī tā kā balina ādu. Arī, ja tev ir rētas, tas izlīdzina ādas toni. Var lietot arī kursu veidā, teiksim, palietot vairākas nedēļas pēc kārtas un tad brītiņu iepauzēt. Noteikti iesaku, brīnišķīgs līdzeklis. Šis līdzeklis ir ar BHA skābēm. Tātad AHA skābes tiek ieteikts vairāk meitenēm, kurām ir sausa un jūtīga āda, jo AHA skābes tā kā vairāk mitrina ādu. Savukārt BHA skābes tiek ieteikts meitenēm, kurām ir taukaina, kombinēta āda, kurām ir paplašināts poras vai šie melnie punktiņi uz sejas, arī aknes problēmas. Tad noteikti es iesaku tev pamēģināt kādu līdzekli ar BHA skābēm. Šis produkts ir arī no Paula's Choice. No Paula's Choice branda. Diemžēl nav iegādājums Latvijā, bet ir jāpasūta, bet noteikti es iesaku tev pamēģināt, ja tev ir šīs ādas problēmas. BHA skābes tā kā dziļāk iekļūst šajās porās, iztīra visus netīrumus, šos te taukus. Un BHA skābi noteikti arī vairāk sausinā, un tādēļ to nevajag lietot noteikti meitenēm, kurām ir sausa un jūtīga āda, bet taukaina un kombinēta. Šām fantastiski produkti, kas attīra ādu, tonizē ādu, āda kļūst starojoša, maigi izlīdzināta, tie cīnās ar pigmentu plankumiem. Tiešām brīnišķīgi līdzekļi. Jūs varat noteikti paskatīties YouTube, ir ļoti daudz labas atsauksmes par šo Paula's Choice brandu kā tādu. Tur ir, tas gan ir padārgs, to es varu teikt, tas ir padārgs, bet ja tu vēlies ieguldīt savā sejas ādā tiešām un tev ir problēmas un tu netiec nekādīgi galā, es noteikti iesaku Paula's Choice līdzekļus pamēģināt. Tad šajā video arī tas ir viss. Es esmu jums parādījusi visus savus izlietotos produktus. Es ceru, ka jums bija interesanti skatīties. Noteikti nāc droši un raksti komentāros savus atsauksmes par šiem produktiem, ja tu tos lietojusi, vai tev tie ir patikuši vai nav patikuši. Noteikti nāc un seko man Facebookā, Twitterī, Instagramā, YouTubā. Es ļoti tev tur gaidīšu un tiekamies jau manos nākamajos video. Tā! Time slows and still